skatīties. Un viņš labvakar. Labvakar šovakar. Vai jums iet ar ko atnācās? Nu, ja nerunā, neviens te es pateikšu. Klausies, Dace, tā es sevi, tur, kur es biju pagājušreiz, kur mēs mani atradām, es sevi biju ieprogrammējusi to. Tur, tas bija tā, ka man ar to tēvu kā bija attiecības, tā vecā māte teica, bet nopietni nevis smiedamās. Viņa teica, viņš tevi kapā ieraks. Ja? Un kas tad tas bija? Tas vienkārši, es savās, varbūt, ka tas bija arī tas, ka es sevi jau ieraku. Ja? Bet, nu, ko es šodien gribu? Es šodien gribu, tātad, angliski viņi saka ledzem, ja? Bet nu, tā autora viena, kas YouTube tur visu laiku to runā. Es tagad gribu ļaut visiem narcistiem būt narcistiem, visām skauģēm būt skauģenēm, visu šito, lai viņi tik darbojās, bet kaut ko darīt tā, kā tā gaisma man pagājušreiz atnāca, tā es atkal gribu tādu gaismu, un man ir tāda sajūta, ja manī būs tāda gaisma, tad viņi var darīt, ko viņi vien grib. Ja? Pat tur, jo atkal bija tā, kāpēc par to narcistiem? Nu, bulingošana, ja, darbā atkal. Tas bija ar mani darbā, nomira mana māsiņa, lika mani mierā. Tagad ir pagājuši 2 gadi, sāk atkal bulingot, tā pati persona, ja? Un tad es domāju, nu kas notika, jo es jau tur pie tādām dziedniecēm liku arī visādas krusas un visu ko virsū, ja, lai visi šitie te skauģi un visi kie man tā kā krusa nobirst nost. Nu, bet tas jau bija tā kā uz gadu, bet gads vēl nav pagājis, jau viņai rakstīšu, kas tie tādi, kāpēc šitie te tagad, un galvenais saproti, es tos narcisus neatpazinu, bet tagad reāli, un vēl paskatījos YouTube, viņš vienkārši gaida no manis atsūkt enerģiju, viņš uz manis uzliek to savu slikto un domā, ka es viņam, nu tā kā, atdošu savu enerģiju. Nē, es neko nedodu, un līdz ko es neatdodu, tā viņš paliek dusmīgs. Ja? Un es vienkārši, jo vienkārši tas ir tā, ka viņš kaut ko pārmet un kādā tonī, un tagad lielo bosu tēlo, ja? Un es vienkārši šodien gribētu ar to, ja? Nu kaut kā, bet jo es saprotu, tu jau pat ar man to teici, ka ieķerās, ja? Kas manī ir, tas atspogļojās, vai kāpēc tagad? Tātad manī kaut kas ir tas, nu, ka viņš atkal sāk tā reaģēt. Kur tad bija 2 gadus nebija? Kas notika? Ja? Nu, var sakot tā, lai viņi man neskart, bet tas viss manī, ja manī ir kaut kādi melnumi, tad viņi atkal man pielīp, ja? Nu, es gribu par to gaismu. To, kas es tagad braucu autobusā, ja? Un sapratu, ka man tā gaisma, nu, vairs nav tik intensīva, kā bija pagājušo trešdienu, ja? Bet vēl ir, ja, no augšas, ja? Un es laik domāju, kā es atkal viņu piesārņoju, ko es atkal tur izdarīju, ja? Nu jā, nu labi, vienkārši kaut kā tā, ja? Kad, vēl es pateikšu sasniegums. 1. reizi mūžā tēvam nepiezvanīju 18. novembrī. Es vienmēr viņam zvanīju, vienmēr visu laiku, ja? Un ko tad tas viss parāda? Ja mana iniciatīva nav, tad viņa iniciatīvas nemaz arī nav. Tātad viss ir skaidrs. Jo es vienmēr nācu ar šito, ja? Zvanīju, interesējos visu laiku, ja? Nav, tad nav. Kā jūtos ar to? Nu, jūtos to, ko es tev pagājušreiz arī teicu par to, ka nevajag ļaut sevi garīgi izvarot. Nevajag satikties ar cilvēkiem, kas pazemo, ja? Un, nu, nezinu. Es jau domāju, ka es atkal piezvanīšu viņam, bet kaut kā, nu, nezinu, sāp man patiesībā tas. Sāp,
Jo viņš man zvanīja tikai tad, kad viņam kaut ko vajadzēja no manis. Un tagad te Anglijā arī visu laiku tikai, ka kaut ko viņam kādas ģēles kārtot vai kaut ko pa brīvu strādāt, ja? Kaut ko viņam atkal kruķīt, ja? Nu tā, ko pateikt, skumji patiesībā. Man tēvs ir dzīvs, ja? Un es nezinu, kā tu tās attiecības ar viņu uzlabot. Nu labi, viss pietiks ar mani šodien. Vai, skumji jūtos, paldies! Jā, paldies. Jā. Labi. Es atnācu bez noformulēta iestatījuma, bet es varu pievienoties Ievai. Es arī padomāju, ka vienmēr var noņemt kaut kādus triggerus pret kādu cilvēku reakcijām, tad tā sēdē domāju, kas manī tas ir. Un manī tas ir, ka man patiešām ļoti riebjas un izsauc tādu iekšēju dumpinieciskumu un naidīgumu, ka es redzu, ka kāds cilvēks tēlo pieklājības pēc vai mēģina būt ērts un ir tā kā tāds hameleons. Un es jau zinu, ka es arī tā esmu darījusi, un tāpēc tā kā es vēl nevaru pieņemt, ka kāds cits vēl tā turpina darīt. Un, ja tas būtu kas man traucē, ka kāds, ja ir kāds tāds, kāds viņš ir, un man tas traucē, tad tas ir šis. Un par to otru tēmu, jā, es arī varu ievai pievienoties, ka man ar Omi tagad ir tāda spēle, kur man tā kā izlaists ir, bišķiņ, maniem vecākiem nav attiecības, man ir tā kā Ome bijusi tuvāk, un ka tagad arī tā spēlīte, ka viņa man nezina, bet viņa patiešām. Es tieši tā esmu pacelājis, bet laikam vēl ir, un viņa man nav zvanījusi jau gadu, un es arī, tā kā vienreiz beidzu viņai zvanīt, jo arī, tā kā man jābūt vienmēr pirmai, kas uz jauno gadu, uz Ziemassvētkiem, uz dzimšanas dienām un vārdienām, un ja es nepiezvanu, tad kāpēc tu nepiezvani, un tad viņa tagad ir aizgājusi pie manas māmas dzīvot, veselības dēļ, un kopš tā brīža viņa jau man gadu nezvana ne uz bērnu dzimšanas dienām, vārda dienām, Ziemassvētkiem, viss, kas viņai ir licies, tādi svarīgi svētki, jo ciemos viņa vairs nebrauc. Tad tur viņa, bet kaut kur radiniekiem atdot kaut kādu mesidžu, ka gaida manu zvanu, un kāpēc es nezvanu, to viņa gan var. Kaut kur tādos klusajos telefonos pasūdzēties pa mani, kāpēc es tā kā nemeklēju kontaktu un nebraucu ciemos, tagad viņi ļoti labi zina, ka es nebraukšu pie viņas ciemos, kad viņi pie manas mātes dzīvo. Tā, un tad es jau tā kā pagriezu tam muguru, bet atkal man tas ir acu priekšā, tagad, kad Ieva pacēla, jā, ka sagaida no, man tā liekas tāda spēlīte. Jā, kurš bez mazā ilgāk izturēs, kurš nocietīsies ilgāk ar nepiezvanīšanu vai kaut kādu ego noturēšanu. Tā. Es savukārt sapratu šodien, ka man baigi daudz ar sevi visu kaut ko ir ko darīt. Bet doma bija, ka varētu pastrādāt pie citu dancināšanas. Varbūt iet kopā, pie tā, ka es vienmēr visu zinu labāk, kā citiem vajadzētu darīt. Nespēju atturēties, nepamācījusi un neieteikusi kaut ko. Tik raiti man neiet tanī brīdī, kad runa ir par mani pašu. Tad tās gudrības tik baigi nebirst un nemaz neizdodās īstenot. Bet, jā, liekas, ka tad, kad blakus ir kāds cits cilvēks, kuram, kaut vai tie paši mani bērni, piemēram, ka visu laiku vajag pamācīt, nevis ļaut pašiem pieļaut savas kļūdas, bet
bet pamācīt, un arī šobrīd mans vīrietis manā dzīvē dabū just to, ka man ir ko teikt un kā viņu uzlabot. Kaut gan patiesībā es nemaz to negribu. Es negribu to darīt. Es jūtu, ka tas nenes tos augļus, kādus es varbūt gribētu sasniegt. Un ka tas vīrietis man blakus drīzāk tiek nomočīts ar maniem padomiem, nekā tas viņam kaut kādā veidā palīdz pašam kļūt aktīvākam un varošākam un darošākam. Un līdzīgi ir ar puikām manējiem. Meita kaut kā savādāk to tā ņem pretī, bet puišiem viens ir iemācījies laist grausī, un pasūtīt konkrēti. Un otrs mazākais, man liekas, arī no tā cieši, ka viņam visu laiku kāds lasa morāli, kāds viņu audzina un neļauj viņam būt pašam. Nu, es pieņemu, ka kopsavilkumā es nododu sajūtu, ka tu neesi gana labs tāds, kāds tu esi. Un to es negribu. Es gribu, lai viņi jūtās gana labi tādi, kādi viņi ir, un es gribu prast tā attiekties. Un tas savijās ar vēl vienu tēmu, proti, kāds ir veselīgs atbalsts. Kā veselīgi atbalstīt otru cilvēku, viņu neglābjot uzreiz, jo faktiski jau, arī dodot tos padomus, sanāk, ka es neusticos, ka tas cilvēks pats spēj tikt galā. Es nododu to sajūtu, ka tu esi glābjams. Un tad es baigi forši varēšu glābt. Bet es negribu glābt. Es gribu sev blakus stiprus vīriešus, kuri nav jāglābj. Gan dēlus, gan savu partneri. Kas man jādara, lai es tādus dabūtu? Nu, kā man ir jāuzvedās, lai viņi tādi būtu, lai viņi varētu tādi būt? Cik droši uz viņiem paļauties? Ko tu saki? Cik droši ir uz viņiem paļauties? Kā uz kuru? Tas ir kā viņi sevi parāda, jā. Uz šiem konkrētajiem, es varu uz vecāko dēlu paļauties. Uz jaunāko nevaru ne sūda. Uz savu partneri šī brīža, nezinu vēl. Šķiet, ka varu paļauties, bet, arī, jā, ir lietas, ko viņš apsola un neizdara. Attiecībā gan pats uz sevi, nevis uz mani. To, ko viņš apsola man, to viņš izdara. Ja tu tā jautā, tad man rodas jautājums, cik ļoti es varu paļauties uz savu tēti, ja vecais stāsts par to, ka tad, kad es uz viņu paļaujos, tad, ka vienā vārdā man jau neviena cita nav, kam dot un par ko rūpēties, un otrā vārdā ir atkal kaut ko neesmu izdarījis pa prātam, un priekš kam tad viņš te iegulda manī, un es neprotu novērtēt, un tā. Kaut ko iekakāt veselē, vienmēr sakot, negaidīti. Tad ir tā, ka, jā, ar tētis nekad nevar būt droša. Jā, es zinu, ka krīzes situācijā viņš mani atbalstīs, glābs, bet nekad nevaru būt droša par to, ko man tas maksās emocionāli.
Sāksim. Iespējams. Vēl gribēju kaut ko pateikt Jā. par to, ka es uz visiem apvainojos. Man neskapēc iedomājās, ka visiem jārīkojas tā, kā es gribu. Ja? Un ja viņi nerīkojās, tad es apvainojos. Un no šitā es arī gribu tikt vaļā. Katrs var darīt, kā viņš grib. Bet es gribu, lai viņš dara tā, kā es gribu. Un ja ne, tad apvainojos. Un man liekas, man visādas gaidas ir pret visiem citiem. Jā. Un tas, ko viņa teica, Ilze teica par to padomdošanu, arī manējais jautājums. Un par glābšanu arī. Jo es taču arī, tas, ko tu teici, es pataisu nevarīgus, ja? Es savu māsiņu arī pataisīju nevarīga, nezinādama. Es šodien tieši gāju uz darbu un domāju, nu kāda glābēja bija, kāpēc? Pataisīju vēl tā, ka viņa nevar, ja? Ar saviem padomiem, ja? Nu tā kaut kā, jā. Tas, ko es redzu, ir kaut kāda kopīga tēma, kas ir, lai ko jau stāstīt, ir līdzīgs. Tā kā katrai sava tēma, bet iekšā arī ir šī tā vajadzīgā pasaule iestājas pēc viņu sūtījumiem. Paļāvības trūkums ir. Man slikti dzirdu, jā, ok. Jā. Es dzirdu ļoti slikti. Man kaut kā tieši tu dāc ir rausties. Un... Tā kā kvalitāte nav tam tai skaņai. Tā. Un kā tagad man dzird? Cita lieta. Jā, ok, bija nepareizais mikrofons pieslēdzies. Tagad mani dzird labi? Adele arī? Jā, super, lieliski. Labi. Jā, tas kopīgais, ko es te parmanīju, ir nu, no vienas puses ir tā bērna daļa iekšā, kura negrib pieaugt. Mums visiem tāda daļa ir, kurai vajag, lai pasaule griežās ap mums. Un tā kā viņa negriežās, tad mums ir tieši dažādas emocijas. Un tad kaut kādā mirklī tā bērna daļa sāk diriģēt pasauli. Mēs esam atraduši tos veidus, kā mēs izdzīvojam, tā, ka tā pasaule negriežās. Jā, kurš manipulē, kurš diriģē, kurš apvainojas. Nu ko, padrupināsim to, ko citu. Jā, nu ko, tad var tas ir astiņas ciet. Var vieglāk fokusēties uz to, kas notiek jūsos pašās iekšā. Un mēs paaicinām mūsu augstākos es palīgā šajā darbā. Lai ir viņi klātesoši pavada un vada mūs un sazinās ar mums arī savā starpā un palīdz mums sasniegt vislabāko iespējamo rezultātu. Un šodien man prasās, lai jūs sev vai nu skaļi vai vismaz domās pateiktu, kas ir tas, ko jūs gribat atrisināt, uz kurieni šodien virzaties. Lai jūs augstākais to saklausa. Kas ir tas, ko jūs gribat? Un tas, ko jūs gribat, ir vērtīgi formulēt tā, lai tas būtu plašāk, nevis tikai tā izdara tā, lai mans mīļotais vīrietis man uz rokām nesētu. Un viņš neceļ un nenes. Bet kā jūs gribat justies? Un tas, kā jūs gribat justies, to gan mēs varam ātri noorganizēt. Un tad aiziet dziļi ielpu, fokusēties sirds centra saulspinumu. Sāksim mēs ar to, ka raidīsim mīlestību, rūpes, līdzjūtību visos virzienos. Visām tām daļām, kurām šobrīd ir vajadzīga palīdzība un kuras ar jūsu muti jau izstāstīja, kas ir uz sirds un ko gribētos izmainīt. Tad turpiniet sūtīt šīm daļām mīlestību, rūpes, līdzjūtību. Un arī, ja kāda atnāk un precīzi parāda sevi, kādu savu agrāku versiju, tad celiet viņu pašas patstāvīga lauka astotnieciņā, lai jūs
šo daļu justu, redzētu sev priekšā, nevis iekšā. Vieglāk ir ārpusē šīs daļas ciedināt. Un tad sakiet sev tādus vārdus. Man ļoti žēl, ka pasaule negriežas tikai un vienīgi ap tevi. Man ļoti žēl, ka pasaulē ir savi plāni, un bieži tev tajos ir pakārtota loma. Man ļoti žēl, ka tik bieži pasaulē plāni ir pretēji tavējiem. Man ļoti žēl, ka pasaules plāni bija pretēji tavējiem. Man ļoti žēl, ka viņi nedarīja tā, kā tu to vēlējies. Man ļoti žēl, ka viņi nepieskārās tev pareizā veidā. Man ļoti žēl, ka viņi neatbalstīja tevi pareizā veidā. Man ļoti žēl, ka viņi neuzrunāja tevi pareizā veidā. Man ļoti žēl, ka viņi deva tev to, ko tu nevēlējies, un nedeva to, ko tu vēlējies. Man ļoti žēl, ka tev tik ilgi bija jāgaida, lai tu saņemtu to, ko tu tiešām vēlies. Man ļoti žēl, ka reizēm tev neizdevās to sagaidīt. Man ļoti žēl, ka viņi neapmierināja visas tavas vajadzības. Man ļoti žēl, ka viņi neprata apmierināt visas tavas vajadzības. Man ļoti žēl, ka viņam nebija resursu, lai apmierinātu visas tavas vajadzības. Man ļoti žēl, ka viņi pat neapzinājās, ka tev ir tik daudz neapmierinātu vajadzību. Man ļoti žēl, ka viņi darīja visu, ko vien spēja, bet tas vienalga bija par maz. Man ļoti žēl, ka tu darīji visu, ko vien spēja, bet viņiem tas bija vienmēr par maz. Man ļoti žēl, ka viņi tik bieži bija neapmierināti. Man ļoti žēl, ka kāda tava daļa tik bieži bija neapmierināta. Man ļoti žēl, ka tev tik ļoti sāpēja. Man ļoti žēl, ka tev sāp joprojām. Man ļoti žēl, ka tev neizdodas pašai apmierināt savas vajadzības. Man ļoti žēl, ka tev ir vajadzīgi viņi, un viņiem esi vajadzīga tu. Man ļoti žēl, ka viena tu nespēji izdzīvot.
Man ļoti žēl, ka tu esi tik bēdīga. Man ļoti žēl, ka tev tik dārgi ir jāmaksā par savu vajadzību apmierināšanu. Man ļoti žēl, ka tu nesaņem visu, kas tev pienākas. Man ļoti žēl, ka tavas iedzimtās tiesības nematerializējas. Man ļoti žēl, ka tev ir tiesības saņemt, un tu to zini, bet neviens tev to nedod. Man ļoti žēl, ka viņi nebija tev spējīgi to iedot. Man ļoti žēl, ka tu izsacināji, ka tev nepienāks. Man ļoti žēl, ka no citiem to nebija droši ņemt. Man ļoti žēl, ka tu izsacināji, ka tev nepietiek. Man ļoti žēl, ka tu sev iestāstīji, ka tev nepietiek un vienmēr ir par maz. Man ļoti žēl, ka tu vienmēr biji izsalkusi. Man ļoti žēl, ka kaut kas bija par daudz, bet kaut kā cita vienmēr bija par maz. Man ļoti žēl, ka nebija līdzsvara. Man ļoti žēl, ka tu biji badā. Man ļoti žēl, ka to tu nespēji pati sev iedot. Man ļoti žēl, ka tu neprati sev pateikt labus vārdus. Man ļoti žēl, ka tu sagaidīji, ka visu viņi tev nodrošinās. Man ļoti žēl, ka tu nepamanīji, ka arī viņi ir tikpat izsalkuši un ievainoti kā tu. Man ļoti žēl, ka arī viņi vēlējās, lai pasaule grieztos ap viņiem. Man ļoti žēl, ka pasaule griezās ap tevi pārāk īsu laiku. Man ļoti žēl, ka tu tik ātri pazaudēji stabilitāti un drošību. Man ļoti žēl, ka tu vairs nespēji paļauties.
Man ļoti žēl, ka tu joprojām esi tik bēdīga. Labi, iepauzēsim un pavērosim, kas notiek ar jums. Vai kāda daļa parādījās, iznāca priekšplānā, vai kādu izdevās izcelt astotnieciņā. Kura vārdi visvairāk rezonēja un kā šobrīd jūtaties. Padalieties ar mani. Kas ir tagad? Man ļoti spēcīgi, man vispār ļoti brīvi plūda tie teksti cauri, tā ka es daudz ko neatceros, un arī kaut kā esmu iemācījusies pēdējās reizes vairs nepieķerties tā baigi spēcīgi ar prātu un sekot līdz, kas tur notiek, bet man ieķērās, ka es bez viņiem nevaru, ka man ir vajadzīgi viņi, lai izdzīvotu, un ka tik īsu laiku tikai pasaule griezās ap mani. Jo laikam baigi foršā sajūta, ka tā pasaule tikai ap mani viena griežās. Un šitais man aizķērās, un tad es vēl teicu tos vārdiņus un domāju, man atkal iznāca mans dēls, un tas bērndārs gadījums, viņš jau trešo nedēļu neiet bērndārsā, un man pat tiešām ir žēl, ka viņam nav ar ko izspēlēties. Viņš grib tikai spēlēties ar puikām. Nu, bišķiņi ir, es nodrošinu, bet atkal es esmu pilna laika mamma mājās tikai ar bērniem, par ko es nesūdzos, man tas ļoti patīk, bet es ieraudzīju to, cik daudz viņam dod citi vienaudži. Un man tas, nu, tā kā mazliet grauž, ka, nu jā, ka manu to lēmumu, pamatotu lēmumu dēļ, ka es negribu viņu vest tieši tur tajā vidē, ka viņam tiek atņemtas rotaļas. Nu, to es vēl tā iedomājos. Bet jā, par to pasaules griešanos ap mani un neiztikšanu. Jo dažreiz ir tā, ka kaut kāds tāds emocionāls negadījums vai kaut kāda krīzīte, pat maziņa. Nu, tur patiešām, nezinu, tur saķeršanās ar pārdevēju, piemēram, veikalā, ka varbūt viņa ne tā noreaģējusi, ne tā pasmaidījusi, un man liekas, nu kā viņa, vai kaut kur recepcijā kāds darbinieks, kuram ir jābūt profesionālim, un tur jāstāv, man jāsagaida, jo es taču esmu maksājošs klients, un man jāatbild uz jautājumiem, un man kaut ko neatbild. Un es domāju, nu kur tā netaisnība, taču ar mani griežās tā pasaule. Bet izrādās, ka cilvēki var būt. Nu jā. Bet tas bija arī manā, es baigi daudz laiku paņemu, bet tas bija arī manā uzstatījumā, te, kad tu palūdzi padomāt, kā es vēlos justies. Un viens no tiem maniem lūgumiem bija, ka es vēlos paļāvību tām lietām, kas notiek man riņķī, lai tās tad arī notiek, bet tajā pašā laikā atšķirt un izšķirt to robežu, kur neļaut sev tā kā nodarīt pāri, kur izkāpt ārā no turienes, bet ļaut tām labajām, it kā, nu, labi, arī tās it kā sliktās ir pamācošas ļoti, bet ļauties tiem augstākiem notikumiem nodalīt tos no tiem graujošiem, nu, neiet tur, kur vienmēr durvis ir ciet. Nu, jā, kaut kā tā, es tā nevaru pateikt konkrēti rezumē, bet vienkārši tā izplūdu tajās domās, kas man nāca. Paldies! Man laikam nav nekāda dižā komentāra. Es kā man acis atļauj aizvērt tā guļu. Cīnos ar miegu. Es domāju, tas negulētās nakts efekts, diemžēl, vakars vēls jau.
Dācis, tu atkal pieminēji tādas lietas, par kurām es nepieminēju, bet par kurām es domāju. Bet tagad es tev nevaru pateikt, kas tās pa lietām bija, bet tu teici, un tas bija, par ko es domāju. Nu, ko es izvēlējos? Es izvēlējos to, lai es būtu godīga pret sevi, lai es nemelotu sev, lai man būtu, īstenībā es tā izvēlējos un domāju, tādu izvēlējos grūtu, ja, lai nemelotu sev un lai pieķertu sevi, kad ir kādreiz tā kā godīga būt, godīga kaut kā, ja, bet tas īstenībā man tās liels pagrieziena punkts, ja, jo īstenībā, ja es tādu uzstādījumu gribu, tad diezgan, vai ne? Un par to, ka man vienmēr ir par maz. Vienmēr vajag vēl, ja? Nav tāda sāta sajūta. Un par to es esmu kaut kur domājusi, nezinu, atkal ne jau tur vecāku vai vecāku kāri vai badi vai vēl kaut kas, nē. Tas kaut kas ir manī, tāda, kaut kāda nepietiekamība, ja? Kaut kāda, un tas jau ir, es esmu shoppingholiķe, ja? Shoppingholiķe, ja? Kad nevar, kā tu pateikt, es jau nepērku drēbes, es pērku visādas grāmatas, visādas ievārījumus, visādus šitādas skaistas lietiņas, ja? Tagad katrā ziņā es esmu to apstājusi, ja? Bet vienalga, kūkas vienalga, es vakar, kā es tev teicu, Dace par tām kūkām, tāpēc, ka es tēvs man nepiezvanīja, es atkal kūkas ieliku, ja? Bet, labi, tas tā. Bet es gribu pateikt, ka pēc tās pagājušās sesijas vēl es gribu pateikt, man tiešām palika, kad likās, ka kilogrami nokrituši. Man bija tāda sajūta, ka vēderā kilogrami nokrituši. Un tas, ko es teicu, ka tās dusmas ir vēderā, tās tur bija. Un tiešām kaut kāda kilograma nokrita. Es nenosvēros, ja, bet man tāda sajūta bija. Labi, bet tagad nerunāšu tik daudz, bet, fakts kā tāds, ja, par to, ka man kaut kā nepietiek, ja, vienmēr. Un arī par to, ja, man it kā nebija tas, ka tik īsu brīdi. Man norezonēja arī tas par to, ka es gribēju arī šodien runāt par to, ka, lai es nebūtu atkarīga no citiem, lai es garīgi nebūtu atkarīga no citiem, lai es, tā kā tas plīzers, vai ne, uzmanība vajadzīga visu laiku atbalsts vajadzīgs, nevar viens pats kaut kā, es gribēju, iemācīties, bet radīt sev tā, ka es varu pati sev sniegt to, ka man nevajag no citiem nekādu atbalstu, bet tas jau ir utopija, bet kaut vai mazākā mērā, tas ir tas, ka man tas angļu draugs katru dienu viņš mani atbalsta, tādā ziņā sūta mīļas īsziņas, bet tas taču ir atkarība, tā taču ir atkarība, uzmanība, ja, visu laiku, ja, tādu nedabūju Latvijā, tad tagad zini, pilnīgi, ja, labi, pietiek jau saprat. Plīzere. Man ļoti, tas, ko jūs stāstat, jā, man ielēkās tajā bildītē, kas man kā ēniņa nāk. Es piedāvāju, celsim laukā savas jaundzimušās versijas un pastrādāsim ar mazajiem bebīšiem. Jā, tad tas, ko daram, iztēlāmies sev zem kājām zīmēt cipariņu 8. Un tad dodieties pagātnē, sameklēt tur jaundzimušos meitenītes maziņās, tikko piedzimušas, varbūt minūte tikai pagājusi. Varbūt tikai dzimst vēl dzemdību ceļos, visu vēl procesu notiek. Tad apmēram to piedzimšanas brīdi. Un piedzimšana pati pa sevi ir pietiekoši traumatiska, un piedzimšana mūsu platuma grādos vēl vairāk ar visām rietumu metodēm. Kā sagaidīt jaundzimušo. Un tāpēc sūtīsim mūsu jaunākajām versijām mīlestību, rūpes, līdzjūtību, sirds siltumu. Un sakiet šādus vārdus. Man ļoti žēl, ka kontrasts bija tik milzīgs.
Man ļoti žēl, ka tu zināji, ka būs grūti, bet nenojauti, ka tas būs tik nežēlīgi grūti. Man ļoti žēl, ka viņi tikai daļēji priecājās par tavu ierašanos. Man ļoti žēl, ka tu biji pilnībā atkarīga no viņiem un sagādāji viņiem tik daudz rūpju. Man ļoti žēl, ka viņu resursi bija ierobežoti. Man ļoti žēl, ka viņi bija tik noguruši. Man ļoti žēl, ka viņiem nebija ko tev iedot. Man ļoti žēl, ka viņiem pašiem bija vajadzīga palīdzība. Man ļoti žēl, ka tu momentā pazaudēji drošības sajūtu. Man ļoti žēl, ka tas, kas notika, lika tev izsacināt, ka te nav droši. Man ļoti žēl, ka tu izsacināji, ka te ne uz vienu nevar paļauties. Man ļoti žēl, ka tu redzēji un jūti viņu traumas, un tās tevi tik ļoti baidīja. Man ļoti žēl, ka viņi neprata mīlēt tevi bez nosacījumiem. Man ļoti žēl, ka viņi sagaidīja un pieprasīja, lai tu būtu ērta. Man ļoti žēl, ka tavas vajadzības viņus tā apgrūtināja. Man ļoti žēl, ka viņi sev iestāstīja, ka tu viņus apgrūtini. Man ļoti žēl, ka viņi bija aizmirsuši, kāda ir lietu patiesā kārtība. Man ļoti žēl, ka viņi bija aizmirsuši, kas tu patiesībā esi. Man ļoti žēl, ka viņi tevi pareizi nesagaidīja. Man ļoti žēl, ka viņi iedvesa tev tik daudz maldu pārliecības. Man ļoti žēl, ka viņi iedeva tev savu dzīves modeli, kurš ir pilns ar grūtībām. Man ļoti žēl, ka tavs dzīves scenārijs tika pārrakstīts uz grūtāko pusi. Man ļoti žēl, ka viņi nevis paņēma tavus grūtumus nost,
bet iedeva tev savējos. Man ļoti žēl, ka tev, lai izdzīvotu, bija jākļūst viņiem tik līdzīgai. Man ļoti žēl, ka tu nedrīkstēji būt tu pati. Man ļoti žēl, ka viņi gaidīja, kad tu mainīsies, un tu gaidīji, kad viņi mainīsies. Man ļoti žēl, ka tev neapmierina tāda, kāda bija viņi un kāda viņi ir tagad. Man ļoti žēl, ka viņi nebija tev pietiekoši labi. Man ļoti žēl, ka viņi tev iestāstīja, ka tu neesi pietiekoši laba viņiem. Man ļoti žēl, ka tā viņu daļa, kuriem tu biji pietiekoši laba, klusēja. Man ļoti žēl, ka viņu neapmierinātā daļa bija skaļāka par apmierināto daļu. Man ļoti žēl, ka tā viņu daļa, kura priecājās par tavu ierašanos, bija paslēpusies. Man ļoti žēl, ka tu esi tik bēdīga. Man ļoti žēl, ka ir tik grūti izmainīt scenāriju atpakaļ uz to, kādu tu vēlējies, lai tas būtu. Man ļoti žēl, ka visas izmaiņas netika saskaņotas ar tevi. Man ļoti žēl, ka notika negaidītais. Man ļoti žēl, ka tu jūties apdraudēta un biji apdraudēta. Man ļoti žēl, ka tavs ego bija briesmās un tava dzīvība bija briesmās. Man ļoti žēl, ka tu cieti tik ļoti no tā, kas ar tevi notiek. Man ļoti žēl, ka bija tik grūti tvert lietas mierīgāk un vienkāršāk. Man ļoti žēl, ka tu nespēji viņiem ļaut būt viņiem pašiem, kad viņi gaidīja, ka tu mainīsies. Man ļoti žēl, ka viņu fokus bija uz darīšanu, nevis uz būšanu.
Labi, iepauzēsim. Un pavērosim, kas notiek ar jūsu jaundzimušajām versijām. Kā viņas tagad jūtās? Pastāstiet man, kas notiek. Mm. Es to bēbīti īsti tā nesajūtu, bet kaut kas tur notika pirms dzimšanas dienā un pirmās dienas mājās. Es ļoti daudz ainiņas nāca ar, mani sagaida, es arī, tagad dzīvoju, es piedzimu, es nebiju izgriezta, man piedzemdēja. Un bija mana mamma, un tad mājās sagaidīja viņas mamma un tēvs, mana oma ar opi, un tad man nāca tik daudz ainiņas par viņu triju nesaskaņām, viedokļu nesaskaņu, dusmām, konfliktu un viss saistībā ar to manu ienākšanu. Es nevaru neteikt, ka tā ir bijis. Man nav tāda informācija, ka tā būtu bijis. Ir parādījies izkārtojumos no manas omes viedoklis. Un tā vide mājās visa pamainījās nenormāli, bet laikam tur tā mana mamma vairāk tika vainota par bezatbildību vai par to, ka viņa ir paturējusi mani, un tagad visiem es esmu uz kakla, visiem, kas mājās, arī omei un opim maniem, kaut kas tāds, ka es to mazulīti pat tā nevarēju sajust, kā tikai nāca tās ainiņas un nāca, un tā ainiņas tieši bez skaņas, bet ar skaidru ķermeņa valodu. Tā kaut kāds. Ļoti norezonēja tas pēdējais par to darīt, bet nevis būt, ja? Ka viss koncentrējās uz to darīt. Un arī par tiem dzīves modeļiem. Nu, es jau saprotu, ka es pārņemu savas mammas un tēva modeļus esmu paņēmusi, bet es nezinu, kā es viņus varu mainīt vispār. Nu, vienkārši jā, tā ir. Un tad vēl es domāju par to, ka mans tēvs varbūt bija priecīgs, kad es piedzimu, bet vēlāk viņš nemaz par mani nebija vairs priecīgs. Nu, kaut kā tā. Un vēl viss kaut kas tur bija to, ko tu teici, ka tas viss bija par mani, bet es jau nepierakstīju. Tas viss aizplūda. Par nogurumu. Es pati visu laiku esmu nogurusi, ja? Nu, vispār, no dzīves esmu nogurusi, ja? Es vienkārši gribu arī vienkārši kaut kā, es nezinu, es to smagumu, to nogurumu gribu kaut kā noņemt, ja? Bet tas ir vienkārši ir kaut kāds nogurums, ja? Viņš nebeidzās, ja? Tas ir kaut kāds dzīves nogurums. Ja es gribu, tāds man nebija agrāk. Varbūt tas, ka man 50 jau ir, varbūt tas ir tas dzīves nogurums. Es nezinu. Bet tiem pārējiem arī visiem
Nu, mammai arī bija nogurums, jā, nogurums. Visiem nogurums vienmēr. Tad vienkārši tagad stāstot tev, man liekas, es esmu kaut kādā noguruma programmā. Ja? Nu, no tās es laikam gribu tikt vaļā, no noguruma programmas, ja? Paldies! Jā, es negribu runāt. Okay. Labi, vēl pāris lietas pastrādāsim. Atkal dziļa ielapa un fokusējamies sirdscentru saulspinam un sūtām mīlestību, rūpes, līdzjūtību šīm daļām, kas ir izceltas ārā, vai šai daļā, kas izcelta ārā. Ja jūs viņu labi varat redzēt, tad tas ir īpaši veiksmīgi. Ja nē, tad visos virzienos, visam tām daļām, kurām tas arī būtu jādzird. Gan jaundzimušais, gan jaunāks un vecāks versijas. Un tad atkārtojoties manis. Man ļoti žēl, ka tu tik ātri aizmirsi, kas tu patiesībā esi. Man ļoti žēl, ka bija tik grūti atcerēties, ko tu patiesībā spēji un proti. Man ļoti žēl, ka viņi sagaidīja, ka tu esi mazs, nevarīgs bērns, un tu tāda arī biji. Man ļoti žēl, ka viņi nepamanīja tavu dievišķo dzirksti. Man ļoti žēl, ka viņi nepamanīja tavas unikālās spējas. Man ļoti žēl, ka arī tu pati aizmirsi, kādas ir tavas spējas. Man ļoti žēl, ka viņi radīja neapzināti, un arī tu iemācījies radīt neapzināti. Man ļoti žēl, ka tev neizdevās radīt to, ko tu vēlējies. Man ļoti žēl, ka tev tik labi izdevās radīt to, ko tu nevēlējies. Man ļoti žēl, ka tas, ko tu vēlējies, nebija tas pats, ko tev vajadzēja. Man ļoti žēl, ka ieplānotos izaicinājumus tu uzskatīji par problēmām. Man ļoti žēl, ka ieplānotie izaicinājumi izskatījās pēc problēmām. Man ļoti žēl, ka tu biji aizmirsusi, kā atrisināt ieplānotos izaicinājumus. Man ļoti žēl, ka daļai no tiem nebija laba risinājuma.
Man ļoti žēl, ka tev trūka idejas, kā atrisināt to pozitīvā veidā. Man ļoti žēl, ka tie, kuri spēlē nozīmīgu lomu tavā dzīvē, arī bija aizmirsuši visu. Man ļoti žēl, ka daļa zināšanu tavā dzimtā bija pazudusi. Man ļoti žēl, ka tev nebija, kur smelties šīs zināšanas. Man ļoti žēl, ka bez tām tu nespēji justies droši un paļāvībā. Man ļoti žēl, ka atgūt paļāvību šķita neiespējami. Man ļoti žēl, ka ir grūti paļauties, kad viss ir tik nestabils. Šī paļāvība, šī paļāvības enerģija, šī paļāvības tīrā enerģija nav personiska. Šī paļāvības tīrā enerģija nav personiska. Šī paļāvības tīrā enerģija nav personiska. Un es atļauju sev to piedzīvot. Šī paļāvības tīrā enerģija nav personiska. Un mēs atļaujam sev to piedzīvot. Un vēl vienu. Šis kontrasts, šī kontrasta enerģija, šī kontrasta tīrā enerģija nav personiska. Šī kontrasta tīrā enerģija nav personiska. Šī kontrasta tīrā enerģija nav personiska. Un es atļauju sev to piedzīvot. Šī kontrasta tīrā enerģija nav personiska. Un mēs atļaujam sev to piedzīvot. Pārbaudīt, kā jums iet, un lai kāda procesa ir jums notik, ļaujiet tam būt. Un tā, kad dabīgi beidzies ir, tad varat padalīties ar mani, kas ir tagad. Man ļoti patīk visi vārdiņi.
Es gribētu nostiprināt to sajūtu, ka tie izaicinājumi ir forši. Un tos visus izaicinājumus arī kā izaicinājumus piedzīvot, nevis iekrist drāmā un kaut kādā tur drausmīgā liktenī vai problēmā. Tāds man patīk mindsets. Jā, un par paļāvību arī man patiktu piedzīvot paļāvību, izjust paļāvību piedzīvojumos. Es kaut kā migu ciet, bet es visu laiku domāju, kas tie kontrasti. Kontrasti, un es visu laiku domāju, vai tie kontrasti par manu tā kā dzīves modeli, vai tie kontrasti, es domāju, kas tas kontrasti ir? Es domāju, tas ir kaut kāda metode, domāju, ka es tā atkārtoju, es domāju, metode, lai kaut ko mainītu. Man tie kontrasti likās kā kaut kāda, ja es to tā, tagad man bija tāda doma, tagad, ka es vēlreiz skatīšos, tad, ja es to iziešu, tad kaut kas mainīsies. Tie kontrasti, ja? Jo pārējie man viss aizgāja miglā, es aizmigu gandrīz, ja? Bet bija tas svarīgi man tas, ko tu runāji, bet kāpēc es aizgāju miegā, es nezinu. Laikam tāpēc, ka svarīgi, negribu ķerties klāt, vai kaut kas tur ir. Un atkal man patika tas, ka tu teici mēs. Kopš pagājušās reizes es pievēršu uzmanību tam mēs. Jā. Paldies, jā. Jāslēg brokoļi. Tagad ieklausieties sevī. Tas, kas bija tas, ko jūs vēlējāties piedzīvot, tas jūsu uzstādījums šai nodarbībai. Un kas ir tā tagad? Nu, vēl tā starpība, tas gap, ja? Tas, kas ir starp vēlamo un esošo. Iespējams, tas ir milzīgs kvantu lēciens, varbūt tas ir maziņš solītis. Kas ir tā starpība tā, kas pietrūkst? Un tad pabeidziet teikumu. Lai būtu tas, ko es vēlos, un lieciet tiešā savu vārdu, kā Adelei vai Ievai, Ilzē, ir jāatlaiž. Un pirmā doma, pareizā doma, kas nāk prātā. Kas ir tas, kas ir jāatlaiž? Tad jums ir vārdiņš, uzreiz skaitīsim mēs savus teikumus. Un lieciet tiešā šo te vārdiņu mūsu formuliņā. Ja? Šī, un sakiet savu vārdiņu, un es teikšu vienkārši vārds. Šī vārda enerģija. Šī vārda tīrā enerģija. Nav personiska. Šī vārda tīrā enerģija. Nav personiska. Šī vārda tīrā enerģija. Nav personiska. Un es atļauju sev to piedzīvot.
Vai jums vēl mēs par šī vārda tīrā enerģija? Nav personiska. Un mēs atļaujam sev to piedzīvot. Un kā varat, kas ar jums notiek? Un tagad tas tā bija beidzies, tad padalieties. Es varu pateikt, ka tas mans vārds bija, no kura es gribēju atbrīvoties, bija svarīgums. Bet tad, kad tu pateici beigās, un es ļauju sev to piedzīvot, tad es sapratu, ka man ir jāpiedzīvo savs svarīgums, svarīgai pašai sev. Tas man pirmo reizi tāds paradoks, ka es gribu it kā atbrīvoties no svarīguma, bet tad, kad tu teici ļauj piedzīvot, tad viss man jāpiedzīvo, jāliek sevi pirmā vietā un jāpiedzīvo savs svarīgums. Nu, kaut kāda tāda, jo kad tu teici, doma, kas iešaujās, vārds svarīgums, es domāju, no kurienes tas atnāca? Ja, tā. Skaisti. Bija tā kā krita nost kaut kādas ādiņas, bet es viņas centos, viegluma sajūta bija, bet es tā centos sagrābt atpakaļ, jo tik pierastas un ierastas, un kā tad es bez šiem modeļiem tagad dzīvošu. Jā. Ilze, ja tu esi un gribi runāt, slēdz iekšā mikrofonu vai kameru. Ja nē, tad jums ir nākošais vinga. Ai, Ilze ir labi, gaidu, klausos. Es esmu, bet es nerunāšu. Ok. Labi. Nākošais vingrinājums atkal teikums jāpabeidz. Un šeit teikumā es piedāvāšu jums teikt viņi, un tajos viņi lieciet iekšā, ko vien vēlaties. Kaut vai visu pasauli. Kas nāk, tas nāk. Saistībā ar to, ko es vēlos, viņiem ir jāatlaiž. Un kā jums ļaujat, lai nāk vārds vai kāda frāze? Un kā ir gatavs vārds, Ieva meklē, jā? Okay. Nu, ko skatām kopā? Šis vārds, jūs sakat savējā, šī vārda enerģija, šī vārda tīrā enerģija nav personiska. Šī vārda tīrā enerģija nav personiska.
šī vārda tīrā enerģija nav personiska. Un es atļauju sev to piedzīvot. Šī vārda tīrā enerģija nav personiska. Un mēs atļaujam sev to piedzīvot. Viss saistīts dzīvē. Nu, mans vārds bija gaidas un prasības. Bet ko es teicu? Es taču teicu, ka es visu laiku man ir prasības un gaidas pret citiem. Tāpēc es smējos par sevi. Kad ko man deva šis tas pēdējais tevis, un es atļauju to piedzīvot, tā tad man sevi, kad es esmu kaut kur neapmierināta, vai dusmīga, vai aizvainota, vai kaut kāds atkal novibrē. Kas bija manas gaidas? Kas bija? Ko es gaidīju? Ko es gaidīju? Un prasības, ka tas cilvēks tā rīkoties. Ko es gaidīju un ko es prasīju? Un tas viss aiziet kopā ar to svarīgumu. Nu, tātad es sevi paceļu tik svarīgu, ja, ka viņam ir jārīkojās tā, kā es gribu. Bet tad svarīgumam ir divas puses. Svarīgums sev un svarīgums attiecībā pret citiem cilvēkiem. Ja nevajag būt deguns augšā un es princese svarīgā, kurai vajag visiem darīt tā, kā es gribu. Nu, redzi ko? Rīt es to darīšu, ka kāds pret mani slikti, kā es domāju, izturēšu, es domāju, ko es gaidīju no viņa? Kādas bija manas prasības? Nu, reko, sākās spēle. To es nekad negaidīju. Tāpēc smējos par sevi, ka tu jautāji to vārdu. Nezinu, laikam tas lauks strādā, ja? Un es eju tagad Maranas kursa kārtis, ja? Tā kā taro, bet Marana. Un es izvēlku šai nedēļai kārti spogulis. Nu, ka citi spoguļo mani, ja? Nu, tā kaut kā. Viss ir saistīts. Tā izklausījos Ievas stāstā, ka es jau pat aizmirsu, kā man tur gāja. Man arī Es laikam uzkāros, jā, nu Man bija pieprasījums pret mani, ka viņiem jāatlaiž tas pieprasījums attiecībā uz mani. Es jau vairs neatceros, kas man tur notika. Kaut kas laikam notika, bet ļoti interesanti bija Ievas rezumē. Mhm. Vienu perspektīvu jums iedošu, varat piekrist, varat nepiekrist. Tajā mirklī, kad apkārtējā pasaule reaģē tā, kā mēs negribam. Kad notiek kaut kas neplānots, neparedzēts vai mums netīkams, tad ir jautājums sev, kāpēc man to vajag? Kāpēc es varētu vēlēties kaut ko tādu piedzīvot? Un tā ir tāda atbilde, kur vienkārši ieklausieties sevī. Pirmkārt, tas ietver sevī to domu, ka es esmu autors šai situācijai. Un ja jau es esmu autors, tad kāda mana daļa to ir pasūtījusi? Un tad kāpēc es varētu kaut ko tādu gribēt? Vai tas ir man dot pieredzi, izklādēt mācību, mācīt karmu, izpirt? Un kāpēc man to vajag?
Kāpēc es joprojām esmu šeit? Un ja es to radu un turpinu radīt, kāpēc es to varētu vēlēties? Un tā ir tāda arī tāda atklāsmes pilna, nevis, ka, viņi ļaunie, viņi jau tur priekš manis kaut ko, bet kāpēc es sev to radu? Un, protams, ka reizēm būs grūti tā, ka, nē, es noteikti kaut ko tādu nevarētu būt radījusi sev. Tie ir viņi. Bet es esmu piedalījies kopradīšanā. Tad, kāpēc es šo kopradīšanos, šo te ainiņu gribu sev tādu uztaisīt? Pirmkārt, mēs nokļūstam tajās situācijās, vai pat sēžam situācijās, kurās mēs negribētu būt, mēs neejam projām. Mēs tur gaidām, ka viņi mainīsies. Ja mazs bērns nevarēja aiziet fiziski, nemācīja pat rāpot, jaundzimušais, tad tagad laiki ir mainījušies. Mēs varam piecelties un aiziet. Un savukārt mazam bērnam bija citi resursi, cita veida, kā varēja izmainīt to situāciju. Par manifestēšanu, par to, cik ļoti mēs piesaistam sev to, kā mēs piesaistam sev kaut kādu realitāti. Ja? Tad arī jaundzimušais, kurš ir tikko piedzimis, vai tikai plāno piedzimt, viņš jau nāk šeit ar šiem uzstādiem, kāpēc viņš gribētu nokļūt šajā situācijā, un kāpēc tieši šī ģimene bija tā īstā. Ja? Bet mēs no ģimenes izaugām, mums tad kaut kādas situācijas turpinās, kāpēc es to gribu sev piedzīvot? Man atbilde bieži nāk, lai es beidzot ieraudzītu to, kas ir mans scenārijs. Vienkārši ieraudzīt, saprast. Ieraudzīt, kā tas modelis strādā, un tad beidzot viņam var sākt ķerties klāt. Ok, labi, ka tu to scenārijus paņēmis, paldies, nevajag vairāk. Un jau pat nav vairs tā, ka ir ar šiem te līdzotības frāzēm jādziedina. Reizēm tiešām pietiek tikai ieraudzīt un saprast un izdarīt apzinātu izvēli. Paldies visiem tiem, kas man šo pieredzi devuši. Tagad es virzos tālāk, tagad es gribu citu pieredzi. Tad arī mierīgi, protams, runāties ar tie citiem, kas man to nodrošina. Bet, ja izrādās, ka tie citi mums dod kaut kādas negatīvas lietas, tāpēc, ka mēs paši esam disharmonijā, tad jau paldies viņiem, ka viņi mums parāda, kur mēs esam iestikuši. Ok, tad ir pienācis laiks tam vārtam, kuru jūs pasūtiet, kuru gribējāt piedzīvot. Un ko es tieši arī teicu, kad emocijas mēs ļoti viegli dabūsim. Sajūtas, emocijas, tas ir viens 6 teikumi un ir klāt. Pavērsim durvis vaļā tam, ko jūs gribējāt piedzīvot. Ja? Tad to aklās liņu likšu kā vārds, bet atcerieties, ko jūs gribējāt saņemt no šī darba. Ja? Ko skaitam? Šis vārds. Šī vārda enerģija. Šī vārda tīrā enerģija. Nav personiska. Šī vārda tīrā enerģija nav personiska. Šī vārda tīrā enerģija nav personiska. Un es atļauju sev to piedzīvot. Šī vārda tīrā enerģija nav personiska. Un mēs atļaujam sev to piedzīvot. Un ieklausieties sevī, kas ar jums notiek, un tad, kad tas dabīgi beidzies, doties ziņu. Ui, kaut ko tā. Jā. Gribās jau vēl kaut ko kontrolēt. Bet nevar jau arī nekontrolēt. Tā kā ne kontrolēt, bet ietekmēt vai, kā tu saki, izdarīt izvēles, pieņemt lēmumus.
Jo nevar jau arī tā būt un palaid visu laiku dzīvot. Tā kā kaut kur bišķiņ tādam saprātam jāizmanto tik daudz, lai pasakot līdz tai situācijai, cik daudz es tur jūtos komfortā. Jo gribās jau to foršo sajūtiņu. Bet gribās jau arī tai princesei būt, kura griežās pa savu. Vismaz, nu nevis būt, bet vismaz tā justies pašai sev. Man ir vārniņš tev, noderēs visām. Aicinu skaitīt kopā. Šī princesei būtu. Šī princesei būtu enerģija. Šī princesei būtu tīrā enerģija. Nav personiska. Šī princesei būtu tīrā enerģija. Nav personiska. Šī princesei būtu tīrā enerģija. Nav personiska. Un es atļauju sev to piedzīvot. Šī princesei būtu tīrā enerģija. Nav personiska. Un mēs atļaujam sev to piedzīvot. Un mēs, lai esam visas mēs 4 un arī tās mūsu jaunākās versijas, mūsu jaundzimušās versijas. Un pārēt, kas mainās. Man ir sajūta, ka jāļauj kādreiz kādam parūpēties par sevi. Un vēl mans vārds bija godīgums. Un tad es negodīgai pret sevi, ja, tas uzstādījums. Un tas jau ir viss, tas arī par to, kā analizēt un skatīties sevī, kad citi nerīkojās, kā es gribētu, vai kāpēc kaut kas notiek. Būt godīgai pret sevi, jā. Nu, patika man patika tās atklāsmes, kuras vispār kā notika, ka es kaut ko teicu, un tas viss bija par mani. To, ko tu arī tajos citos vārdos. Nu, liki mums izvēlēties, ja. Paldies. Man jau liekas ļoti forši tie princesi. Un princesi jau parūpēsies, lai viss būtu viņai labi un es domāju, tur princesei būtu nedraud ietekmēties no tā, ko citi dara vai nedara, vai piepilda ekspektācijas vai nē. Nē, tāda spēle ir. Un sajusties kā princesē un sajust to otru kā princi. Bet ne tādā nozīmē, ka es esmu augstāka par citiem, jo tie visi apkārtēji arī tādi paši princeses un prinči. Un visus sajust apkārtējos tādus, es tādu visu uzdzimuši, un tad kā mainās. Jo tajā visā, protams, ir tāda labā, tādā programmatā vēsts, ka mēs visi esam vērtīgi, mēs visi esam labi. Daudz no mums to ir aizmirsuši. Un galvenais, ka mēs paši atceramies. Esam arī princesi noķer iesnas un aizmirst, kas viņa ir. Un ir kašķīga un niķīga. Bet princese paliek princese. Princese ir nākošā karaliene.
Jā. Nu ko, mums uz tāds pozitīvs noslē beigtu vajadzētu tās mūsu mazās daļas paņemt atpakaļ, kas tur ir izcēlts laukā. Pavērot, vai viņas ir gatavas nākt atpakaļ, ja nē, kas viņām ir vajadzīgs. Pajautāt arī var tiešā tekstā pajautāt, ko tu gribi, ko tev vajag. Un ko viņas atbild. Viņi ir gatavs, tad vienkārši to enerģiju ņemiet atpakaļ. Un sajūtieties, kas jums mainās, kad šī daļa, kad vai daļai izciedināt atgriežās. Ar cieņu pret to daļas, tās daļas pieredzi, ko viņi pieredzēja, piedzimstot un īsi pēc piedzimšanas. Cieņu un pieņemšanu. Un mīlestību. Radās tāda atklāsme, kur ir gaidas un prasības. Tās ir vai nu pagātnē, vai nākotnē, bet tas, ko tu teici, būt, tur, man liekas, viņu nav. Kaut kā tāda sajūta bija. Un tās gaidas un prasības samazinājās. Es tik nezinu, kādas bija man tās gaidas un prasības, bet tas bija tas bērns kāds, mazais bērns manī, ja? Un kaut kā tas samazinājās. Bet tikai uz ko tās gaidas un prasības samazinājās, es nezinu, bet ir tāda sajūta, ka samazinājās. Mazie bērni nezin, ka viņiem kaut kas jāgaida un jāprasa, kamēr viņiem to neiemāca. Viņiem ir viņu fiziskās vajadzības, emocionālās vajadzības, bet gaidas un prasības ir tas, ko viņi iemācās no sociuma, no tuvākiem cilvēkiem sākotnēji, un pēc tam no visiem, kas no viņiem kaut ko gaida un kaut ko no viņiem prasa. Un tā ir programma. Nu ko, pirms mēs šķiramies, kas ir tagad? Atnāca atpakaļ maziņā. Protams, viņa teica, ka viņai vēl vajag uzmanību, vienkārši uzmanību, nevis tikai fizioloģisko vajadzību apmierināšanai, bet emocionālu pamatvajadzību apmierināšanai, vienkārši tāpat apbrīnu kā par vienkārši bēbīti. Un tad vēl es domāju par to, ko tu saki, ka rietumu pasaulē ir dzemdības tādas, kādas tās ir, bet kurā kultūrā tās ir skaistas un dabīgas un neuzspiestas, kurā valstī, vai tev tāda informācija? Pirmotnējās kultūrās, tās, ko mēs uzstam par pirmotnējām kultūrām, tikko ir šī te medicīniskā palīdzība nodrošināta, tur ir sistēma radīta, un ir diezgan pamatīgi nojauts tas, kas dabīgi notiek. Protams, ka tā palīdzībai bieži vien ir nozīme, un ir vērtīga arī viņa. Ir kaut kādas lietas ir pazudušas, kas ir bijušas ritīgi vērtīgas. Par aborigēniem dzirdēts, ir par Malaiziju šis tas ir dzirdēts, kā tu Dienvidu valstīs, Indonēzija, Malaizija. Tur ir pat tādi centri, kur tā kā tās dabīgais process tiek ievērots un kur ir vienlaicīga medicīniskā palīdzība, bet viņa ir tā neuzpauzīga, atļaujošā.
Arī tas, ka man nav informācijas par to, kas tīri emocionāli tur notiek. Jo, ja vecāki aizbrauc tur ar savām programmām, tad citas dabīgi notiek, jo vecākiem ir ekspektācijas par to, kā būs būt, jo viņi paši nav tajā stāvoklī, ka viņi ir pilnīgā mieriņā un paļāvībā un zina, ka tie augstākie spēki nodrošinās un ka tu vispār nav par ko uztraukties. Un ka visi bērni piedzimst, neviens nepaliek vēdrā, visi iznāk laukā. Un ka tie bērni paši prot apgriezties tur, kur viņiem jāapgriežās, un ka ģimenes ir tik elastīgs un tik gudrs, ka pats spēj visu izdarīt. Un nav programmas par to, ka tev ir šaurs iegurnis, un tāpēc bērns būs grūti piedzimtēt, vai bērni dzimst sāpēs tikai un vienīgi. Ja šīs programmas vairs nav, viņas ir saprastas, atlaistas, un tu vienkārši esi. Jā, arī varbūt tās prāta stāvoklis, tāds aprūp, kā līdzstāvošs cilvēks. Arī, var būt. Jā, bet varbūt arī pilnīgi pretējs. Jā. Jā, lai nav kāds, kurš ir ļoti, ļoti norūpējies, uztraucies, un kad tik kaut kas nenotiek, šajās te bailēs, kas ir prāta bailes, kur, protams, pagātnē var būt bijuši kaut kādas pieredzes, kur kaut kas ir noticis, un tik grūti ar to ir tad galā pieņemt, ka tur tam bērniņam vajadzēja šādu pieredzi, un tur tiem mammītēm visiem blakus esošiem vajadzēja šādu pieredzi, un tam nav nekāda sakara ar to, kas notiek šeit un tagad. Un šeit un tagad ir kaut kādi simptomi, ja, ka varētu būt tas bērniņš, kuram vajag īpašu pieredzi, ka pirms tas bērniņš nāk pasaulē, ka viņš vēl ir puncīgi, ka var lūgties un ir spēki, kas ir spējīgi izmainīt ļoti strauji to, kas notiek. Un tagad viņš jau ir materializējies, kad ja viņš ir piedzimis, tad mums paliek arvien grūtāk, jo ir vairāk liecinieku tam, kas ir jau noticis. Grūtāk izmainīt to realitāti. Bet pat tad tas nav bezcerīgs gadījums. Bet pirms tas bērniņš ir materializējies, tad visādas muļķības, lai pēc iespējas mazāk to zina cilvēki, lai viņiem nav gaidas, ka notiks tas sliktais. Bet savādāk, kas mums dzimst, atcerieties, kas mums dzimst. Dievišķa būtne, kur ienāk šajā fiziskajā skafandrā, šajā ķermenī, lai piedzīvotu kaut ko mēs bieži vien nezinām, kas tas ir, nav mums zināšana. Nemākam bieži vien arī pajautāt, kas tas ir, ko tas tādu vēseli nāk piedzīvot. Nesaprotam to, bet tad vienkārši būt klātesošiem. Tādā apzinātā stāvoklī. Kas es esmu? Kas ir tas, ko es jūtu, ko es šeit piedzīvoju? Un to stāvokli man jebkurā bedrē sēžot. Tieši tādu sajūtu līmenī to. Paļāvību. Atbalsts sajūtu dabūt, jo visu laiku jau mums atbalsts nāk nepārtraukti. Kuriem ir liktenī ierakstīts, ka vairāk nāk, kuriem mazāk, bet bez tā dievišķa atbalsta mēs neviens ilgi neizturētu. Labi, meitenes. Prieks pie jums strādāt. Ļoti ātri laiks pagāja, vienkārši liekas. Mēs tikko sākām. Paldies, Dārci. Un paldies, meitenes. Tad tiksimies atkal. Jā. Tiekamies. Tā. Paldies. Tā.